Un redziet, kādas rozītes šodien ir atnākušas uz mūsu mājām. Skaists zieds, krāsa un interesanti ir tas, ka viņām ziedlapiņas ir tādas kruzuļotas. Vai nav skaistas? Un tieši šodien vēlos jums parādīt porcelānu. Ļoti interesants, neredzēts trio no Mariannas. Varētu teikt, ka tā ir Marianna ziemas. Ja Marianna ir rudens, agra pavasara, ar taurenīšiem, daudz dažādu dekolu, tad šeit ir izteikta tieši ziemas Marianna. Krūzīte. Apakštase un kūku šķīvis. Rīgas porcelāna fabrika, sarkanais zīmogs, pirmā škira. Un šāda Marianna ir ļoti reti sastopama. Un, protams, zem rozēm Rīgas porcelāna rūpnīcas daļais rožu šķīvis. Lūk, ar tādu grieztu porcelānu zeltījums ir saglabājies ļoti labi. Un, protams, roku gleznojums rozes. Zilais zīmogs, otrā škira. Es dažreiz domāju, ja Rīgas porcelāna rūpnīca būtu bijusi saglabājusies līdz mūsdienām, kāda tā būtu? Ar jauniem mākslinieku zīmējumiem, kādas tai būtu formas un ko viņa atspoguļotu šajā laikmetā. Un jau paliek siltāk, var iziet ārā, baudīt dabu un, protams, porcelānu. Šis interesantais porcelāns saucās Ārija. Lūk, ar tādu ļoti skaistu latvisku rakstu un ar zeltu. Un ir ļoti, ļoti iepaticies, tik tiešām skaists mūsu latviskie raksti. Un, protams, servīze Marianna. Šī ir biežāk sastopama Marianna ar šādu dekolu, bet arī ļoti, ļoti skaista. Pagātīga kafijas servīze. Ļoti, ļoti zelts, gaišs, tumšs brunganums, kūku šķīvi, apakštasītes, elegantā Marianna. Un atkal daļā Marianna. Ja atceraties, mums bija tāds liels kūku šķīvis uz kājiņas. Un tagad tā ir skaistā Marianna.
Kafijas Marianna ar zeltu, ar perlamutru vai lustru, kā sauc, un ļoti, ļoti labi saglabājusies. Skaistajam dārzam klāt pievienojās skaistā, brīnišķīgā, senatnīgā terīne. Pilnīgi nelietota, ar ļoti skaistiem gleznotiem roku gleznojuma ziediem. Protams, senatnīgais porcelāna fajansa fabrika Rīga, zīmogs un brīnišķīgais lielais vāciņš, kā tikko izgājis no rūpnīcas. Un maz drusciņ no šīs pusītes, lai saulītē labāk redzētos šie brīnišķīgie puški. Dārza darbi rit pilnā sparā. Pavasaris, ziedonis arī rit pilnā sparā. Un šodien saulīte tik silti, ka gribas vēl un vēl pagozēties saulītē. Bet nekad neesmu jums rādījusi klasisko servīzi saulīte. Saulīte ne tikai silta, arī pienenītes dzeltenas kā saulīte. Un klasiskā servīze, kura saucās saulīte. Porcelāns un zelts, un tik jauki ir saglabājusies. Šai servīzē formas autore ir Zina Ulste. Tā tika ražota no 1964. gada līdz pat 1970. gadam. 6 gadi bija tāda forma. Un šai saulītē, redziet, šķīvītī ir arī parādīta tādi kā saules stariņi. Un, protams, servīzes saulītes senatnīgais zīmogs Rīgas porcelāna fabrika. Kā šogad zied ābeles. Arī daļā magnolija. Un šis skaistums, tik ziedu mežvītenim, kā nekad.